Šīs dienas sanāksmes tēma ir atbalsts piekrastes zvejai un tieši par selektīvāko zvejas rīku iegādi vai izgatavošanu. Sanāksmē pieslēgušies ir arī Bioru pārstāvi, līdz ar to pirmajā sanāksmes daļā tad izstāstīsim no mūsu puses, kas ir šie atbalsta nosacījumi, kas var pretendēt, kā mēs veiksim kontroli, kādi dokumenti jums ir jāiesniedz, un tālāk jau sanāksmes otrajā daļā tad Bioru pārstāvi pieslēgsies un izstāstīs, kas ir tās lietas no viņa puses, kas būtu jums svarīgas, jo, kā jau izsludinātajā kārtā ir noteikts, atbalstīti tiek tikai un vienīgi selektīvāku zvejas rīku iegāde vai selektīvāka zvejas rīka izgatavošana. Līdz ar to Bioru no savas puses izstāstīs, kas ir tie kritēriji, lai viņi atzītu šo rīku par selektīvāku. Ja, tā kā iepriekšējās kārtās, kas jau bijušas 3, varēja iegādāties jebkāda veida investīcijas, kas ir nepieciešamas piekrastes zvejai, gan apstrādes, gan kaut kādus rīkus, gan arī tos pašus selektīvākos rīkus varēja iegādāties, bija mums pāri šādi projekti. Tad šī kārta ir tikai un vienīgi uz selektīvāko zvejas rīku iegādi, vai ir iespēja arī šajā kārtā nebijusi iespēja pašiem šo zvejas rīku izgatavot, un attiecīgi arī jūsu darbs arī ir ievērtēts un ir attiecināms šo projektu ietvaros. Par šiem te nosacījumiem un par kārtu kopumā. Tad kārta ir atvērta no 10. marta līdz 15. maijam, un atšķirībā no iepriekšējām reizēm šī ir nepārtrauktā kārta. Tas nozīmē to, ka ja jūs atnākat, pieņemsim ar pieteikumu jau 10. martā, tad mēs uzreiz uzsākam arī šī pieteikuma vērtēšanu, un mums nav jāgaida pēdējā šī diena. Jūs varat sniegt uzreiz nepārtrauktā, jo šī garā kārta atšķirās arī vēl ar to, ka tie pieteikumi, kas tiks iesniegti pirmie, līdz tiks 80% no finansējuma rezervēti, viņi netiks rindoti. Proti, jūs atnākat viens no pirmajiem, esat jau 80% finansējumu iesnieguši, jūsu pieteikums nepakļaujās rindošanai. Uz finansējumu, jā. Un atlikušie tajā brīdī, kad būs sasniegt, pieņemsim, ja vēl nebūs attiecīgi netosies šis 15. maijs, tad mēs attiecīgi tajā brīdī, kad 80% finansējumi ir sasniegti, mēs izsludināsim, ka šī kārta beidzās ātrāk. Attiecīgi, jā, beidzās ātrāk, un tad jau tie atlikušie 20% no finansējuma pieteikumi tiks rindoti. Tā kā šajā gadījumā ir svarīgi tomēr neatstāt šo pieteikumu iesniegšanu uz beigām, jo tad attiecīgi jūsu pieteikums iespējams pakļausies projektu rindošanai. Kārtas summa ir 1 000 000 eiro. Tas ir pietiekoši daudz. Grūti gan saprast, cik daudz pieteikumu būs, jo tomēr šī kārta ir specifiska attiecīgi ar šīm iegādēm. Kā jau es minēju, tad šī pasākuma ietvaros, šīs kārtas ietvaros var iegādāties selektīvāku zvejas rīku vai paši izgatavot. Attiecībā par šī zvejas rīka izgatavošanu noteikumos ir noteikts, ka var izgatavot 2 veidu murdus. Zivju murdu un apaļu jūras grunduļu murdu. Tātad ir šie 2 zvejas rīki, kurus jūs paši varat izgatavot. Cita veida selektīvākos zvejas rīkus var tikai un vienīgi iegādāties. Projekta maksimālā summa ir 30 000, bet tas neliedz iesniegt, pirmsim, viena projekta ietvaros 2 zvejas rīkus. Ja jūs varat iekļauties projekta budžetā, šajos 30 000, jūs varat nākt arī uz 2 vai vairāk zvejas rīku iegādi vai uztaisīšanu. Projekta summa ir attiecinājumā 30. Proti, ja jums šie 2 zvejas rīki, jūs saprotiet pēc visām cenu aptaujām, ka izmaksā vairāk, jūs varat arī projektā paredzēt šos 2 zvejas rīkus, bet pašiem būs jāpiefinansē šī starpība. Tālūk, tad noteikumi tie paši, kas bija iepriekš, 587, tie, kas nosaka kārtību, kādā veidā šis pieteikums ir, noteikti visi šie atbalsta nosacījumi. Protams, ir saistoši arī vispārējie noteikumi, tos šeit nepieminēju, bet šajos noteikumos ir atrunāts visas prasības, kurām ir jāizpildās, lai atbalstu jūs varētu saņemt. Šiem projektiem īstenošanas beigu datums ir 28. gada 31. decembris. Tā kā ir pietiekoši ilgs laiks arī, lai
lai šos zvejas rīkus iegādātos vai izgatavotu, kas ir ļoti labi, jo, sanāk ir faktiski viss gandrīz 6. gads, 7. gads un 8. gads. Protams, paies laiks, kamēr mēs apstiprināsim, bet, idejas, ka 2,5 gadi noteikti jums ir, lai šīs iegādes veiktu vai šo zvejas rīkus uztaisītu. Jo skaidrs, ka, ja tā interese būs liela un tieši par iegādēm, tad mēs ļoti labi apzināmies arī to, ka tie potenciālie zvejas rīku piegādātāji droši vien būs daudzi zvejas rīki jāizgatavo, jo interese tiks saprata liela no piekrastes zvejniekiem. Atbalsta intensitāti 100% un izmaksām, kas ir attiecināmas. Tas arī droši vien nav nekāds jaunums, jo šis nosacījums ir bijis arī iepriekš. Tagad gan ir, manuprāt, uz šo kārtu, ja nekļūdos, ir arī izmaiņas attiecībā par šīm zvejas tiesībām. Iepriekš bija noteikts, ka ir jābūt jau iepriekš 24 mēnešiem šīm zvejas tiesībām. Tad šajos noteikumu grozījumos un uz šo kārtu ir noteikts, ka, ja jūs nākat uz šo selektīvākā zvejas rīku iegādi, ka var nebūt šie 24 mēneši zvejas tiesību nomai. Ir jābūt spēkā esošai. Tā kā tas ir atvieglojums tieši, kas ir uz šo kārtu noteikts. Jā, ja ir jautājums, tad varbūt var uzdot arī uzreiz, jā. Un, ja tas termiņš ir palicis gads, tad viņi jāatjauno vai? Jā. Kā cik tas minimāli? Man tev ir. Viņi man pa jaunu iedavu. Ja viņš beidzās zvejas tiesību noslēgums, jā, tad vajadzētu atjaunot jaunu dabūt jaunu. Jā, un šim zvejas tiesību noslēgumam arī pārējām, arī attiecīgi šiem nosacījumiem, viņiem ir jābūt ne tikai uz iesniegšanas brīdi, bet viņam jābūt arī visu projektu īstenošanas laiku pēc tam un arī pēc tam uzraudzības laikā. Ja attiecīgi termiņš pirms ar pašvaldību beigsies, tad viņš vajadzēs iesniegt jaunos šos noslēgumus ar pašvaldību projektu uzraudzības laikā. Tā kā ar šo zvejas rīku ir jābūt tiesībām zvejot visu projektu uzraudzības laiku, kas ir 3 gadi. Arī bija jautājumi ar ienākušu, varbūt uzreiz arī pie šī pieskārāmies, bija jautājumi par to, vai es varu izgatavot zvejas rīku vai murdu vai šo grunduļu murdu, un pēc tam risināt šo jautājumu par iespējām zvejot ar šo zvejas rīku. Nē, tā īsti nav. Ir jābūt jau uzreiz šai atļaujai zvejot ar attiecīgo zvejas rīku, attiecīgo murdu. Jā, tā kā tas ir svarīgi. Un, jā, palikuši joprojām nosacījumi par apgrozījumu, tātad nevar nākt uzņēmumu, kuri ar saistītiem uzņēmumiem, kur apgrozījums ir lielāks par 200,000, un arī pēdējais nosacījums par to, ka faktiski uz atbalstu var nākt tikai piekrastes zvejnieki, jo nozvejai aiz piekrastes nevar būt lielākā 10%. Tā kā tie ir saglabājušies, līdz ar to tas atbalsts ir tieši jums, tiem, kas zvejo piekrastes zvejām. Par kritērijiem rindošanas, kā jau minēju, tad pirmie tie, kas iekļausies vēl šajos 80% publiskā finansējuma, uz viņiem rindošanas kritērija neattieksies, jo viņi nebūs jārindo. Minimālais punktu skaits gan ir jāsavāc, bet ņemot vērā, ka šī kārta ir tikai un vienīgi uz selektīvākiem zvejas rīkiem, faktiski mums visiem būs vienāds punktu skaits. Punktu skaits jums būs 20 punkti, neatkarīgi no citām lietām, jo projektā var būt tikai selektīvāka zvejas rīku piegāde. Līdz ar to visiem būs 20 punkti, bet ir noteikts, ka ja ir vienāds punktu skaits, tad, ja būs jārindo pieteikumi, un iespējams tāda būs, tie atlikušie 20%, tad priekšroka būs tiem zvejniekiem, kuriem ir lielāks nozvejas apjoms. Jā, tā kā kuriem būs lielāks apjoms, tad attiecīgi tie arī būs šajā rindošanā augstākā pozīcijā. Jā, nākamais slaids. Mēģinātu kā šeit arī uzrakstīt un arī izrunāsim, izstāstīšu par šiem te dokumentāciju. Tātad, ja zvejas rīku izgatavo pats zvejnieks, zvejniekam būs jāveic cenu aptauja par visiem materiāliem, kas attiecīgi ir vajadzīgi šī rīka izgatavošanā. Būs vajadzīgs arī šī zvejas rīku skice, kas pēc tam arī bija izstāstīts, arī viņiem būs vajadzīga šī skice, lai izvērtētu selektivitāti. Un noteikti arī jums pie pieteikuma būs jāpievieno arī aprēķins par šo nepieciešamo materiālu daudzumu šī zvejas rīka izgatavošanā.
Ja jau šis pasākums un projekts būs ar budžeta pieeju, proti jums sakotnēji tiks noteikta, jūs paši noteiksiet un mums pierādīsiet ar cenu aptaujām, kad šie materiāli ir vajadzīgi konkrētā apjomā un viņi maksās konkrētu summu, būs šī cenu aptauja. Un tad mēs šo summu un materiālu apjomu apstiprināsim, un jau pēc tam projekta beigās, kad Zvejas Rīgas būs izgatavots, jums vairs nebūs jāsniedz šie visi dokumenti. Ne maksājuma dokumenti, ne rēķini. Jums šobrīd ir skaidri jāsaprot, kādu jūs rīku izgatavosiet, kāda ir nepieciešamie materiāli daudzumi, kādi ir vajadzīgi šie materiāli un sastāvdaļu šim Zvejas Rīkam. Veiksiet par visām šīm sadaļām, kas ir nepieciešamas cenu aptauju, pierādīsiet šīs izmaksas, un mēs to visu apstiprinām. Un pēc tam jau projekta īstenošanas gaitā faktiski nekādas izmaiņas vairs nevar veikt. Jums tas, ko jūs būsiet paredzējuši, tieši šāds Zvejas Rīks mums arī beigās ir jāizgatavo. Tagad tas ir viens no galvenajiem tiem uzdevumiem, kas jums jāveic iesniedzot šo pieteikumu. Konkrēti jāzina, ko jūs izgatavosiet, jābūt skicei, materiāla apjomiem un cenām attiecīgi. Jā, jautājums. Jā, būtu vajadzīgi kaut kādi divi dažādi piedāvājumi, jā. Protams. Ja mēs dabūtu kaut citu, beigās lētāk, nekad tā neaptaujā ir iekšā. Ja tu dabūsi lētāk, tad tu dabūsi lētāk, bet idejaski jau būtu jāpameklē jau tie piegādātāji jau pašā sākumā. Jo šis būs izaicinājums ne tikai jums, bet arī mums, jo mēs tieši par to arī domājam, kad pirmkārt jau ir kā Rīgas varbūt būs ļoti līdzīgs, jo ir divi Rīki, plus mīnus jau zinām, kāda viņi izskatās. Biors gan mums bija sanāksme ar Bioru, un Biors arī skaidroja, ka tur varēs viņi būt atšķirīgi, varēs atšķirties, tur kaut kāda izmēra arī, tur būs kaut kādi parametri, kas viņu padarīs par selektīvāku, to Biors izstāstīs. Līdz ar to viņi nedaudz duši atšķirsies tie murdi, bet mēs noteikti tos projektus savstarpēji salīdzināsim. Līdz ar to, ja vienā projektā būs ielikts kaut kāds materiāls par vienu cenu, un tad nevar būt tā, ka citā projektā viņš ir divreiz dārgāks. Protams, varbūt nianses, mēs to apzināmies, kad droši vien, ka var būt atšķirības cenās konkrēti vienam, pieņemsim, materiālam. Bet tās atšķirības nevar būt lielas, un to mēs arī savstarpēji ar projektiem līdzināsim. Jā, tā kā tas, to jūs ņemat vērā. Nevar būt tā, ka viens zvejnieks atrod kaut kādu materiālu par vienu cenu, un otrs nāk mums ar diviem piedāvājumiem, kurš stāsta, ka tas pats materiāls maksā divreiz vairāk. Bet, ja nav pieņemsim atsaucību no tiem materiāla ražotājiem, un viņi pieņemsim 50 zvejnieku uzklūsīs virsūs prasīt cenu aptauju, tad vienkār pusē neatbild, ka man nav tā cena aptauja. Tas otrs piedāvājums. Es vienkārši domāju skaļi pie sevis, bet es domāju, ka tā mēs arī akceptētu, ka, pieņemsim, ja jūs to kolektīvi varat vienoties un kolektīvi arī no biedrības pieprasīt šīs cenas, es domāju, ka jūs šīs cenas varētu izmantot arī visu pārējo likt klāt, ka mēs no biedrības esam uzjautājuši, piemēram, es kā piemēru saku, esam pajautājuši un attiecīgi cenas materiāliem par to un to ir tik un tik lielas. Tā būtu opcija, jūs varat apvienoties un kaut kādā vienā pieprasījumā par cenām, tad jūs varētu arī. Mēs neprasītu obligāti ir pieprasījums no konkrētas saimniecības par cenām, bet kolektīvi no biedrības ir paprasītas cenas, un mēs varētu šādu arī akceptēt, ka tas pierāda arī šīs cenas pamatotību. Jā, Andri? Tiem lidojumiem, protams, sagādas vietā, jo nav nemaz tik daudz, viņi nav mums līdzēl, kur ir konkrēts vietas. Bet viņi katrā ziņā ir vairāk kā viena, līdz ar to arī. Es saprotam. Tā firma, kas mums tā zemākā teritorijas izdomas gatavot, viņi labprāt iedos savu piedāvājumu. Tad dabūtot to otru, kas ir dārgāks, un viņi zina, ka viņam nebūs tas ienākums tai firmai. Pat viņi negribēs dot, to otru piedāvājumu. Bet principā mēs esam noskaidrojuši no realitāte, kāds ir tās cenas normālākās, labam līdzumam. Varbūt kāds sadarbēs Turcijā, pat trīskārt lētāks cena, bet tie nav līnumi, tie nav. Katrā ziņā noteikti, ka tas, protams, ka mēs nevaram noteikt, kāds tur linums ir jāizmanto, tā ir jūsu pašu izvēle, bet ir kaut kādi šie parametri, ko pēc tam stāstīs Biors, kur der konkrēts, man cik saprat konkrēti ražotāji, konkrēti kaut kādi materiāli. Tā, ja ir mājaslapā ir cenas, tad tas ir kā piedāvājums. Jā, ja tu varētu mums uzrādīt un iesniegt mājaslapas cenas. Jā. Sūtīt viņu apret pie mājām, man noliek paciņu, pusiņš izkrāmju paciņu, linu. Jā.
tādu cenu piedāvājumu der. Ir Vācija, viņiem ir visi cenas, viņiem ir kvalitatīvs līnums. Ne, der ir mājaslapa, kur mēs redzam tās cenas un materiāls, tas der. Jā, viņi ir Vācijas lielākie piegādātāji. Mēs esam bijuši. Ne, tas der, tas, ko vienīgais es teicu, jautājums, protams, ir par to, es saku, lai nesanāk tā, kad, tieši tā paša ražotāja, citā produktā tieši tā paša ražotāja, tieši tie paši materiāli maksā daudz lētāk, lai tā nesanāk. Jo es pieļauju, ka iespējams mājaslapā ir cena viena, bet ja jūs sūtat kopā vairāk, varbūt viņi ir būtiski zemāk, es nezinu. Viņi pasaka, viņi var iedot mazāku cenu, es pērku 500 kg. 500 kg nevar. Der arī mājaslapas, der kādu veidu informāciju, pēc kuras mēs varam pārliecināties par attiecīgā materiāla cenu. Katalogi der e-pasts, kurš ir saņemts, der oficiāls piedāvājums. Mums ir galvenais pārliecināties par to, ka attiecīgais materiāls maksā tik dārgi. Šodien mūrdu bieži nozīmē tā materiāla kvalitāte. Protams, jā. Tas izmērs ir, ejošais, tas 210 uz 30. Viņš ir daudz, kur viņš saražo visādi, jā, bet ir rūpnīcas, kas viņi ražo kvalitatīvi, un ir, kas viņu... Nē, to mēs saprotam. Tas arī nosaka ir cenu svaru. To mēs saprotam, to mēs arī ņemsim vērā. Skaidrs, ka ir kaut kādi ražojumi, kas arī ir līnums, bet skaidrs, ka viņš maksās lētāk, viņš ir nekvalitīvs. To mēs saprotam. Tā kā tur vienkārši salīdziniet arī tajā savā cenā aptaujā līdzvērtīgu kaut kādu ražotāju, līdzīgu materiālu, tos līnumus un plodiņus un citas lietas, kas ir svarīgas. Tā kā, tas būs tāds izaicinājums, mums visiem droši vien, gan jums, veicot šīs cenu aptaujas, gan arī mums pēc tam vērtējot, jo vienkārši labāk tāpēc to visu izrunāt, un es arī godīgi saku, mēs salīdzināsim arī savstarpēji projektus. Jā, arī nevar būt tā, ka ir mūrts, parametri divos projektos ir vienādi, un tad materiāla daudzums atšķirīgs ļoti būtiski, un tā arī nevar būt. Nekādu papildus materiālu iegāde, kas ir tur nepieciešama pēc tam, lai 3 gadus viņu lāpītu un remontētu, un to projektu arī nevar iekļaut. Jā, tā kā jābūt starp visiem projektiem, mēs skatīsimies, lai tas materiāla daudzums, ja tas mūrts ir līdzīgi parametriem, lai viņš būtu daudzums līdzīgs arī starp projektiem. Tā kā tas ir tas, ko mēs arī skatīsimies. Jā, nevajadzētu mēģināt kaut kādā veidā likt iekšā izmaksas, kas nav attiecināms vai uz nākotni kaut kādu materiālu apjomus. To mēs salīdzināsim, jo mazāk būs šo te kaut kādu neatbilstību, mums pašiem ātrāk projekts tiks apstiprināts arī un tā. Tad tie 2 punkti ir izrunāti par materiālu daudzumiem, par cenām. Jā, un par pašu darbu noteikumos skaidri gaiši pateikts arī, kāds ir šis atalgojums par jūsu darbu, ko arī projekta ietvaros, kas arī ir attiecināms. Attiecīgi būs attiecinām gan šie te materiāli, gan atkarībā no mūrda veida būs attiecinām arī samaksa par jūsu darbu, ko jūs būsiet ieguldījuši zvejasrīka izgatavošanā. Ja jūs paši netaisiet, ja jūs vienkārši šo zvejasrīku plānojat iegādāties, tad jau tas ir līdzīgi kā bija arī iepriekšējās kārtās, ir 2 cenu piedāvājumi, ir zvejasrīks un attiecīgi jūs izvēlaties lētāko, no viņa ir iegādājaties šo zvejasrīku. Attiecībā par iegādi tur nav noteikts, ka var tikai šos te 2 mūrdus. Varbūt arī cits rīks, ja viņam ir šī selektivitātes atzinums no Biora. Ir jau mums bijuši projekti, kur ir nopirkti zvejasrīki, kas ir atzīti kā selektīvi, kas nav viens no tiem 2 mūrtiem. Vēl par lietām, ko mēs papildus vērtēsim. Pirmais fakts, tas, ko mēs jau runājām, ka mēs vērtēsim šī projekta izmaksas, materiāla izmaksas, zvejasrīka iegādes izmaksas, kur mēs balstīsimies uz jūsu veiktiem aprēķiniem un cenu aptaujām. Arī otro punktu, jo mēs faktiski izrunājam, ka tas, ko mēs darīsim, mēs vērtēsim gan šos apjomus, gan izmaksas starp projektiem. Protams, mēs arī vērtēsim uzņēmumu esošās nozvejas un ienākumus, kā arī plānotos ienākumus uz priekšu. Tā investīcija, kurā gadījumā 30 000 ir pietiekuši liela, ja pēkšņi būs kāds zvejnieks ar ļoti maziem ienākumiem, un tad arī mums būs jautājums par to, un tad kādēļ tev ienākumi šobrīd ir tik mazi, un tu nāc uz salīdzinoši lielām investīcijām.
Ja zvejniekam būs, pieņemsim, pamatojums, ka zvejas rīks viņam bija iedots, viņam tie ienākumi ļoti mazi, nozvejas mazas, tāpēc, ka attiecīgi, Ronis tur nodarīja postījumus, to mēs visu saprotam, bet tad šajā gadījumā, ja tie ienākumi ir ļoti mazi, tad tomēr jāparedz kaut kāds ienākumu kāpums uz priekšu. Tā kā nav tā, ka mēs uzreiz, ja ir ļoti maz ienākumu, maz nozvejas, bieži uzreiz radīsim nost, tad tā nav, bet projektā tas viss būtu jāapraksta, kādēļ tie ienākumi ir tik mazi, kādēļ nozveja ir tik maza, un tad tomēr šajos gadījumos, kad tie ienākumi un nozvejas ir bijušas mazas, projektā būtu jāparedz attiecīgi kaut kāds loģisks un normāls arī ienākumu un nozvejas apjomu pieaugums. Vismaz ienākumu noteikti, nu arī nozvejas. Jo tomēr tie 30,000, tā ir pietiekoši liela summa. Par kaut kādiem tur procentiem, droši vien, kad, es pieļauju, ka būs līdzīgi, kā mēs iepriekš runājām, kad iepriekšējās reizēs un iepriekšējos projektos, mēs katrā ziņā jau uzņēmumi ir jau esoši pietiekoši normāls, pāris tūkstoši apmērā ienākumi no zvejas un ir pietiekoši liels nozvejas, nav jāparedz pieaugums. Tagad nomainot zvejas rīku, nav obligāti jāparedz kaut kāds pienākums. Jo jebkurā gadījumā jums pie sasniedzamiem rādītājiem, būs laikam arī slaidās, būs ielicis arī, jums izvēlētais rādītājs būs šis te vides rādītājs vai selektivitātes rādītājs. Mums pat nebūs iespēja ielikt kaut kādu apgrozījumu pieaugumu rādītāju. Mums visiem būs viens rādītājs. Faktiski zvejas rīku jūs uztaisīsiet un projektu pabeigsiet un faktiski arī sasniegsiet šo projektu rādītāju. Jums nebūs nekāda obligātie tur pieauguma net apgrozījumā. Bet tam visam jābūt ir samērīgam un loģiskam. Tā kā līdzīgi kāds ir bijis arī iepriekšējās kārtās. Tad, par šīm tiesībām zvejot arī jau pieminēju, kad ir jābūt zvejniekam tiesībām zvejot ar attiecīgo zvejas rīku, gan uz iesniegšanas brīdi, gan arī projektu uzraudzības laikā. Un kā pēdējais arī jau pieskāros par to, kad ir šim te atzinumam par rīka selektivitāti ir jābūt uz projekta iesniegšanas brīdi, ka tas, ko jūs plānojat taisīt vai iegādāties, ka viņš ir ar šo selektivitātes atzinumu, un arī pēc projekta jau īstenošanas, ja mums būs dienestā jāiesniedz atzinums no Biora, kad attiecīgais zvejas rīks vai iegādātais vai arī jūsu izveidotais, uztaisītais, ka viņam ir šīs selektivitātes atzinums no Biora. Kurš maksā par Biora atzinumu? Droši vien, ka jūs maksājat. Ja par viņu jāmaksā, bet to varbūt Bioši izstāstīs, tad varbūt turpmāk, ka Bioši stāstīs. Es nezinu, cik tas maksā, bet idejaski, tas ir jūsu izmaksas. 2%. Viņš ir, mums ir 2% šīs vispārējās izmaksas saistītas ar projektu sagatavošanu, no projektu summas 2%. Tad tā ir tā summa, kuru jūs varat tērēt, mēs nepārbaudām, kā jūs viņu tērēt. Vai jūs maksājat konsultantam, kas to pieteikumu sagatavo, un no tā finansējuma jūs varat arī samaksāt Bioram par atzinumu sniegšanu, bet to varbūt ar Bioši izstāstīs, kādas ir tās summas, bet par to ir jāmaksā, tos nemācēšu dokumentēt šobrīd. Rādītājiem pieteikumā, jau es teicu, kad jānorāda sasniegšanas gads, kas pēc būtības būs projekta īstenošanas beigu tas gads, un jums ir jāieteksē būs abi divi šie rādītāji, kas ir obligāti sasniedzami pēc regulas. Vienkārši būs jāieliek tekstīts un tur jāuzraksta, kā attiecīgā investīcija to rādītāju sasniegšanu sekmēs. Šajā gadījumā tā ir selektivitāte, kas jau pašā būtībā, un pie vides arī jūs varat pieminēt, kad, nezinu, cik es saprotu, tad šajos te murdos, kas tiks izgatavoti, viņiem būs iestrādātas īpašības, kas neļauj ronim iekļūt iekšā, kas neļauj ronim tās zivis apēst. Materiāli arī vidē draudz. To arī var pieminēt, bet vairāk tieši uz to, ka šajā gadījumā viņš ir selektīvāks, līdz ar to, ronis neiet bojā un arī tas loms netiek sabojāts. Tā kā te būs vienkārši visiem šie divi. Kā jau es arī minēju iepriekš, pabeidzot projektu, jūs iesniegsiet attiecīgi šo te maksājumu pieprasījumu, bet jums nebūs jāsniedz nekādi maksājumu darījuma apliecinošie dokumenti. Un rīkam tad jābūt ir izgatavotam tajā brīdī un uzņemtam jūsu grāmatvedībā kā pamatlīdzeklim. Mums jāpaziņo par to, ka rīks ir gatavs, pirms jūs esat viņu sākuši lietot, pirms jūs esat ielikuši viņu ūdenī. Lai mēs varam pārliecināties tiešām, ka viņš ir jauns,
ka viņš ir atbilstošs tam, kāds viņš ir bijis sākotnēji projektā paredzēts. Ja, un arī tajās kontrolēs, kad mēs pie jums dosimies, ja tur ir paredzēta, es nezinu, sēta tik un tik metri, tad nepietiks, ka jūs mums parādīsiet čupu. Iespējams, ka mēs arī lūgsim jums attiecīgi tur izstieptu kopā viņu vai kā. Un, pēc situācijas, protams, bet kādā ziņā šajā pasākumā tieši saistībā ar šiem zvejas rīkiem droši vien tās mūsu kontrolas varētu būt tā kā, nezinu, negluži spēcīgākas, bet mums ir jāpārliecinās, ka tas, ko jūs bijat paredzējuši, ka tas arī ir izgatavots un funkcionē. Par kontrolēm mēs vēl ar Bioru vienosimies. Ļoti iespējams, ka, ja Biors, piemēram, brauks pie jums uz vietas, tad varbūt mēs pat nebrauksim, bet par to mēs vēl vienosimies. Katrā ziņā būs vai no Biora puses kontrols vai no mūsu puses, bet viena no iestādēm noteikti pārbaudīs, vai šis rīks ir izgatavots tāds, kāds sākotnēji viņš bija paredzēts, pēc tā apjoma, kāds sākotnēji bija paredzēts. Es varbūt norunāšu, un tad ir kaut kādi jautājumi ienākuši iekšā. Tad tā par to, jā, kad jums jāinformē mūs pirms jūs viņu sākat izmantot, to es jau teicu. Par šiem te materiāliem. Ja jūs šīs zvejas rīka izgatavošanā plānojiet izmantot kaut kādas jau lietotas lietas, ēnkurus, pieņemsim, vai kādas citas sastāvdaļas, jums par to mūs jāinformē jau kopā ar projektu iesniegumu, jau sākotnēji. Nevar būt tā, ka sākotnēji jūs pasakiet, ka jums viss sastāvdaļas būs jaunas un jūs viņas visas iekļaut iekšā šī budžeta summas aprēķinā, bet, nezinu, projekta īstenošanas laikā kaut kas sadārdzinās un jūs tagad sakat, nē, tagad mēs tikai, nezinu, tur daļu jauna, pārējais lietots pašu, tā īsti nevar. Tas ir sākotnēji jāparedz. Jo faktiski tas, ko jūs sākotnēji projektā paredzat šajos te budžeta projektos, viss tas jums ir jāiegādājās, arī visi šie materiāli ir jāiegādājās un no tiem šis zvejas rīks ir jāizgatavo. Jā, tā kā var lietotas lietas šajā zvejas rīkā iestrādāt, bet par viņām jau sākotnēji jābūt informētam un par viņām nedrīkst prasīt finansējumu. To mēs arī skatīsimies, lai visi šie materiāli būtu jauni. Mēs neprasīsim dokumentus, bet vizuāli novērtējot, mēs skatīsimies, lai tie materiāli ir jauni un lai viņi ir tādi, kādi projektā ir paredzēti. Tā kā, es tiešām lūdzu visus nemēģināt kaut ko mūs apmānīt. Mēs gan jau, kad zināsim, ja atšķirsim, brauksim, mācīsimies arī paši, bet nevajag radīt problēmas pašiem sev, jo faktiski tā, ja kaut kas tāds notiekās, tā ir krāpniecība un tā sakas ļoti sliktas. Arī par šīm lietām, diemžēl, ir jāierunā, jo ir dzirdēts kopumā kaut kādi visādi vismaz jautājumi ir bijuši visādi interesanti uzdoti, tāpēc neradiet problēmas paši sev, jo tā sakas tiešām ir, ja tur mēģina uzrādīt vai iestrādāt citus materiālus vai kā savādāk krāpties, tas sakas ļoti sliktas. Tas ir automātiski izslēgšana atbalsta saņēmēja loka, tā ir finansējuma atprasīšana par iepriekšējiem projektiem. Tā kā, man liekas, ka... Šo projektu, tas jautājums, mums tā ir jauna to mūdu, tā svāra auklu, un es tā svāra auklē šo riņķī veco linumu, lai nenoplēst. Bet, redz, ka tā svāra auklu apakšā jauna, vai tas... Sākotnēji paredzi jau uzreiz, sākotnēji... Apdarināšu ar savu... Jā, par lietotajiem materiāliem ir uzreiz jāinformē pie pieteikuma iesniegšanas. Jā. Ja to tu paredzēsi, tad mums nebūs arī jautājumi par to, kas tur ir iestrādāts. Tā kā lūdzam to nedarīt, jo tās sakas ir sliktas, jo tomēr ir 100% atbalsts un ir tik daudz atbalstījusi ministrijā dažāda veidā atvieglojumiem un iespējām piekrastes zvejai, ka pēdējos gados nevajag to sabojāt. Jo reāli sāksies problēmas, jūs paši vienkārši kā nozari. Tad pietiek ar 1, 2, 3 gadījumiem, kad uzreiz kaut kāda ēna mestos uz jums kā visiem zvejniekiem, un tad jūs jau paši cietīsiet. Tāpēc arī, ja jūs, zināt kaut kādas nelikumības, tad uzreiz arī runājiet, savstarpēji paši vienojaties un stāstiet, ka nedrīkst tā darīt. Tā. Nav laba tēma, par ko runāt, bet labāk izrunāt, lai nav pēc tam pārsteigumu. Tā. Jā, par to atļauju zvejot ar rīku visu uzraudzības laikā es jau izstāstīju. 3 gadi, jā. 3 pilnīgi gadi, pēdējiem, maksimum pieprasījumi. Jā. Pēc jūs projektu īstenot gada vidū, tad sanāk 3,5 gadi sanāk faktiski, jā. Mēs sākam skatīt no pirmā pilnā gada.
Tad, ja zvejas rīks ir sabojāts, tad tajā uzraudzības periodā jums tas zvejas rīks arī ir jāatjauno par saviem līdzekļiem, jāsaremontē un jāturpina zvejot. Ja zvejas rīks ir tik ļoti sabojāts, vai, nezinu, tur ir iznīcināts, vai gājis bojā kaut kādu dabas apstākļu dēļ, kaut kādu nepārvarām dabas apstākļu dēļ, tad jums par to mūs ir jāinformē, tad ir jāiesūta kaut kādi pierādījumi, kad tiešām tas zvejas rīks ir pilnībā iznīcināts, un ka kaut kāda situācija ir. Un tad attiecīgi mēs vērtēsim. Mums ir iespējas kaut kādi force majeure gadījumos finansējumu neatprasīt, bet tad noteikti par to... Vai pieprasīt proporcionāli? Jā, bet katrā ziņā tas pirmais solis, ka kaut kas tāds notiekās, ka to zvejas rīku nevar atjaunot, jums par to mums ir jāinformē un jābūt šiem pierādījumiem par to, kas ir noticies. Mums tas ir, mums tas jāredz un jābūt šiem pierādījumiem, lai mēs varētu vērtēt kaut kādu proporcionālu samazinājumu vai vispār finansējumu neatprasīšanu. Tas no manas puses, laikam no prezentācijas ir viss. Tad jautājumi ir jautājumi. Ja saimniecībai nav murda licences, ir tikai zīvu tīka licence, vai būs iespējams iegādāties zvejas tīklu, ko nozīmē selektīvs zvejas rīks. Par to, kas ir selektīvs zvejas rīks, izstāstīs Biors, un arī par šiem zvejas tīkliem. Es neesmu dzirdējis, ka kāds zvejas tīkls būtu atzīts kā selektīvs, bet te arī būs jautājums. Ko lūdzu? Labi, šajā gadījumā tas ir Biors sniegs jautājumu, jo to, vai zvejas rīks ir selektīvs, to noteiks Biors, un šo atzinumu sniegs Biors. Līdz ar to, ja saimniecībai nav murda licences, šīs te atļaujas zvejot ar zvejas murdiem, tad, cik es saprotu šobrīd, izgatavot noteikti šādu tīklu izgatavot nedrīkst, var tikai šos divu veidu murdus izgatavot pats, iegādāties var jebkuru selektīvāku zvejas rīku, vai zvejas tīkliem ir selektivitāte, to tad Biors izstāstīs, kādiem zvejas rīkiem vispār ir šī selektivitāte. Tad vēl jautājums, cik zvejas rīks var pieteikt, vai atbilstoši licenci norādītiem, jeb arī vairāk. Nevar vairāk. Ir vienam zvejas rīkam iedot šī atļauja, tad arī viena zvejas rīku var iegādāties vai paši uztaisīt. Vai murdu izgatavošanai ankuru iegāde šim zvejas rīkam ir pieskaitāmi? Jā, arī ankuri un viss nepieciešamais, kas ir nepieciešams šī rīka izmantošanai, viss būs attiecināms projekta ietvaros. Tad vēl viens ir jautājums, kur ir pieejamas vadlīnijas selektīvāka rīka sagatavošanai, būtu labi kopsavilkums par saskaņojumu procesu aprakstu. Tūlīt Biors arī staru, kad Erika esi pieslēdzies, no Biora vai Ivars ir pieslēdzies? Jā, sveiki, es esmu pieslēdzies Ivars atvatovumā. Jā, tad droši vien, ka tagad dodu stafeti jūsu pusē, ka tad jūs varētu izstāstīt par šīm selektivitātes jautājumiem. Jā, man ļoti īsi viens slaids ir. Tātad no Biora puses par selektīvu zvejas rīku apliecinājumu. Neko jaunu nedarīsim, tāpat kā līdz šim. Mēs tad pirmkārt varam sniegt apliecinājumu par zvejas rīku selektivitāti gadījumā, ir veikts pētījumi. Ja tas ir tiešām pierādīts, ka šis zvejas rīks ir selektīvs, un tā kā Latvijā līdz šim nekas tāds nav darīts, mēs paļaujamies uz kaimiņu valstu kolēģiem. Šajā gadījumā tie ir Tartu universitātes slēdziens par zvejas rīku selektivitāti murdiem, kā arī Zviedru pētījumi par push-up tipā paceļamiem murdiem, ka tie ir selektīvāki. Un tātad atzinums par zvejas rīku selektivitāti tiks piešķirts no Biora puses šo push-up tipu murdu iegādēji. Kāds viens gadījums Latvijā šobrīd ir veiksmīgi izdevies, kā arī balstoties uz Tartu universitātes slēdzienu, lielzīvu un apļoju jūras grunduļu murdu iegādi, balstoties uz esošiem MK noteikumiem ar diviem kritērijiem. Tātad šiem zvejas rīkiem būs nepieciešams selektivitātes panelis murda ieejā ar mazākām acīm kā 200 x 200 mm, tātad, lai roņi netiktu iekšā.
Un otra lieta, kam būs jābūt, būs šim dinamā tipa šķiedras lidumam pēdējā iedzirtnī murda astē, kas varētu neattiekties uz pašu, tā teikt, zivju savākšanas puli, bet tieši to vietu, kur koncentrējās lielākais zivju blīnums, kas tiek tātad vairāk bojāts no roņa puses un kur tiek radīti šie bojājumi. Tāpatās arī 26. un 27. gadā mēs paši turpinām darbu pie potenciāli selektīvu zvejas rīku testēšanas un skatīsimies, kā tur būs rezultāti. Varbūt tās varēsim izstrādāt savu atzinumu par kaut kādu jauniem kritērijiem zvejas rīku selektivitātei, bet tas noteikti nebūs šogad, tas būs kaut kā ātrāk pēc nākošā gada. Tā kā jā, šīs divas lietas galvenās. Tad, tās tiks iestrādātas jaunajā murdā, tad jā, tad mēs atzīsim selektīvu un varēsim mierīgi pasūtīt. Tāpat tās, protams, zvejnieki aicināt arī, varbūt tās mēs kaut ko esam palaiduši garām. It kā mēs apskatījāmies to Baltijas jūras situāciju diezgan dziļi, bet var jau būt ir kaut kas jauns, kaut kas noticis, ir kaut kādi pētījumi bijuši, kur tiešām ir zinātniski pamatots atzinums vai publikācijas par to, kad ir kaut kādi rīki izstrādāti, kur tiešām zinātniski pierādīts, ka viņi ir selektīvi, kad ir kaut kāds pavērsiens, kaut kas jauns, droši rakstīt, izvērtēsim, skatīsimies, arī iespējams varēsim uztaisīt jaunu atzinumu par kaut kādu jaunu tehnisko kritēriju zvejas rīkiem. Šis gan varētu paņemt ilgāku laiku, varbūt arī kaut kāds izmaksas no bivaru puses, lai to sagatavotu, izvērtētu, bet balstoties uz esošo Tartu universitātes atzinumu un Zviedru pušapu izstrādātājiem, jā, šīs tās divas lietas, ko mēs atzīstam selektīviem, jā, arī varam strādāt. Ērika, man ir jautājums arī. Ērika, man ir jautājums, kas ir tā dokumentācija vai kādam būtu jābūt tiem dokumentiem vai, nezinu, informācijai, lai jūs sakotnēji izsniegtu to atzinumu par selektivitāti? Nu, tā kā dotu atzinumu, kad zvejnieku plānotais murts vai plānotās iegādes būs selektīvākas? Iesniegšanas procesā tīri tehniski tas būs apraksta rastējums, jā, ticamāk apliecinājums, ka šie divi elementi tiks iekļauti murdu izstrādē. Tā pati skice, tā skice arī mums būtu vajadzīga, vai ne? Kaut kāda skice uzreiz arī. Jā, kurā vietā šis panels atradīsies un kura daļa no murda tieši tiks, tā teikt, veidot no šī dinamā materiāla. Jā, un tad attiecīgi to pašu skici arī sniegsiet mums, saskaņosiet ar bioru, un tad to pašu arī iesniegsiet mums pēc tam arī. Ar apliecinājumu par materiāliem. Kā lūdzu? Tik ilgā laikā bioru, kad sanāk tā, ka es varu uzrasēt savu murdu, es esmu uzrasējis un aizsūtījis bioram ar tiem diviem elementiem. Jā. Varbūt biors es jau kādu 2 nedēļu atpakaļ aizsūtīju. Uz elektronisko pārdu. Jā, es man liekas redzēju, bija saņemts, jā. Jā, un jautājums tāds, vai tādam tiks apstiprināta selektivitāte? Jo ir iekļauti tie divi elementi. Tad jā, noteikti, jā. Tad mēs tagad kārtu nāk vaļā, mēs varam apstiprināt un jā. Un jautājums, cik ilgā laikā tā atbilde atnāks, ka viņš ir selektīvs? To līdz kā kārtu varās vaļā, tā mēs varam sūtīt uzreiz un var sniegt iekšā visu. Jā. Bet tur pārējie parametri tam murdam, es nemaldos, visi bija pēc esošiem MK noteikumiem, tur nekas jauns nebija. Tad jā, protams, kā problēma. Un otrs jautājums, pēc tam, kad es viņu uzbūvēšu, man būs jāsauc bioru, kas maksās par to, ka es saucu bioru pie sevi? Vai biors man rakstīs rēķinu par to, ka viņš brauc selektīvi, pārbaudīt, noslēdzot projektu? Šis nav atrunāts, bet centīsimies aizbraukt vienkārši sarunājot, aizbraukt apstīties, pastīties, lai tie selektivitātes paneļi un attiecībā uz dinamā pavadzījumus droši skatīsimies, vai viņu iegādāt, redzēsim, tik un tik tas materiāls tiešām nopirkts. Un tas būtu tas, kā jo mēs tehniski nevaram pārbaudīt lauka apstākļos dinamā ķīmisko sastāvu, bet mēs nevaram noteikt tiešām tas tāds materiāls. Bet mēs skatīsimies, vai ir pirkts viņš vai papīra ir kārtībā un jā. Bet tur nebūs papildus izmaksas, ne, tur to mēģināsim izbraukāt. Mēs tā vai tā braukājam nepārtraukt pa piekrastu, vienkārši kaut kādā brīdī piespriem paskatās, ir viss kārtībā un strādājam.
Bet tad ir varbūt vēl kādi jautājumi. Ir jautājumi ienākuši čatā, bet varbūt no kādam klātsošiem. Ir kāds vēl jautājums Ērikam par to atzinumu, par principiem šim te selektivitācija, kā visiem viss skaidrs, par tiem izmēriem, acis un vispār. Jā. Jā. Svārāk uz jūru attiecās ir tīkli grunduļus vai specializēti. Kāds atcerās, kur viņi radušos vispār? Tas jautājums ir. Tādas Rīgas nebija, 15. gadu varētu būt. Tāds izmērs bezlietas par izmantojumu. Tad es uzrakstīju, kādiem jābūt tiem tīkliem. No tā laika Liepāja, man šķiet 50 tīkli. Tas zvejas ārkārtas. Tu kā mēģini pateikt to, ka tie faktiski tie zvejas tīkli, viņi ir selektīvi. Jā, kāds bija jautājums precīzi? Daudz raustās un skaņa. Vai grunduļu zvejas tīkli pēc būtības nav selektīvi, vai viņiem var biošs izsniegt selektivitāti šo te atzinumu? Pēc būtības mums jābūt pētījumam, lai mēs varētu to pierādīt. Mēs nevaram pēc būtības pateikt, ka varbūt ir selektīvi, varbūt nav, bet tur ir jābūt zinātniskam pamatojumam. Mēs to neesam darījuši, un arī grunduļu tīkliem kaimiņu valstīs nezvejo neviens. Mums nav arī citu valstu pieredze, tad mums būtu pašiem jātais pētījums, lai to pierādītu. Pēc būtības varbūt ir piekrīt, protams, bet mēs nevaram izsniegt atzinumu tikai. Ja es drīkstu iesaistīties, es atvainojos sveicienus visiem, Ivars Putnis, es paralēli citā sanāksmē sēžu. Šajā gadījumā Biors jau sniedz to atzinumu par to, ka tie tīkli ir tie rīki ir vai nu selektīvi, vai nu ar mazāku ietekmi uz ekosistēmu, uz sugām nekā esošie rīki, ko šobrīd drīkst lietot. Te ir tā fundamentāla atšķirība. Apaļo jūras grunduļu tīklus šobrīd mēs legāli varam lietot. Pēc definīcijas viņš neiet iekšā šajā kategorijā. Ja viņš būtu aprīkots ar kaut kādiem elementiem, kas samazina kaut kādu putnu piezveju vai kaut kādu roņu postījumu iespējamību, kaut ko tādu, tad jā, bet tad, kā Ēriks pareizi minēja, tad ir jābūt kaut kādam pētījumam apakšā, kaut kam tādam, uz kā pamatu to var darīt. Šobrīd visreālākais izskatās, ka tie ir dažādi konstrukciju murdi, kas ir aprīkoti ar šiem kaut vai 2 elementiem, kas kvalificējās kā dabai draudzīgāki rīki. Droši vien es domāju, ka atsevišķi mums ar Bioru tad ir jārunā, bet šobrīd ir tā, ka izgatavot var šos 2 zvejas rīkus, kas noteikti mums ir noteikts, un tad, kā jau Ēriks teica, attiecībā par tiem, kurus var iegādāties, tad, ja ar kaimiņu valstīs ir selektivitātes atzinums rīkam iedots, tad tādus arī var. Bet Latvijā attiecīgi, ka mums nav neviens bijis pētījums, kurā kāds zvejas rīks tiktu atzīts kā selektīvs. Tagad ir inovācija projekti, kas tiek īstenoti, un vēl tiks īstenoti, ja viņu rezultātā tiks konstatēts, ka viņi ir selektīvāki, un tad nākotnē arī attiecīgi šo zvejas rīkus, ja būs atbalsta programmas, varēs iegādāties. Bet tas ir tie ir faktiski pirmie, kas ir šīs inovāciju projektos iekļautie zvejas rīki, tad tur attiecīgi būs arī gan no zvejnieku puses šī testēšana liks veco rīku un jauno un skatīsies rezultātus, un tur arī Biors iesaistīts iekšā šīm kontrolēm. Tā kā iespējams, ka par zvejas rīku nākotnē tiks atzīt arī kā selektīvāk, ko mēs paši būsim izvērtējuši. Arī šiem rīku skicēm vai zīmējumiem, teiksim, katrs uzņēmums, kas zvejoļi uzzīmē savu to mūdu konkrēto. Jā. Kāds neaizies trešajā personā? Jo tas ir uzņēmumi tā kā... Visi dokumenti mēs kā iestāde esam parakstījušies par to, ka mēs informāciju nevaram izpaust un nedrīkstam izpaust. Es domāju, ka Bioram tad arī nevajadzētu izpaust. Es domāju, ka... 4-5 zvejniekam izsniegt tās līdzes. Jā. Tā ir katra individuāli izstrādāta īstenībā. Gadu pieredze ar zvejām. Jā, droši vien tas ir, tu vari norādīt arī. Tas jau ir jautājums, ka redzam, kurš man ir grūti mūdu skīts. Tu nevar uzzīmēt to rušu. Būtība ir vienkārši. Ja nemāk kvadrātiņu uzzīmēt uz lapas, es stipri šaubos, kāds viņu māk uzšūt.
Katrā ziņā mums gan Bioram, gan... Jā, tad ir piedāvājumi. Gan Bioram, gan mums ir vajadzīga šī skice un šie apjomi un materiāli, tā kā tas ir vajadzīgs, lai atbalstu saņemtu. Ja ir bāžas, tad var nenākt atbalstu no tā. No tā, ja negribās savu unikālo, no tā. Labi, tad ir varbūt vēl bišķi uzmanībā izējām cauri, vēl ir pāris jautājumi. Kur būtu definējums, ko īsti nozīmē selektīvs zvejsarīgs? Biors, man liekas, šo jautājumu jau atbildēja par to, kur tas ir definēts un kā tā kārtība ir valstī. Vai specifisku zvejas tīklu atzīt par selektīvu zvejsarīgu? Šis arī jau Biors jau atbildēja. Kurš normatīvais akts to nosaka? Jā, nezinu. Ērika, tu vari pateikt, kurš normatīvais akts to nosaka? Varbūt tīri par normatīviem aktiem, varbūt var izskaidrot par selektīvākiem zvejsarīkiem, kur kaut kas ir noteikts vai kārtība, kurā ir noteikta? No galvas nepateikšu, tad jāmeklē, bet... Es varu papildināt. Šeit ir tā, ka mēs varam skatīties uz tiem ministru kabineta noteikumiem, kas ir uzrakstīti par to atbalstu piešķiršanas kārtību, 587 noteikumi. Un pievērsiet uzmanību 23.6 punktam, par ko Biors sniedz to apliecinājumu. Un tur ir divi varianti. Viens ir, ka ir selektivitāte izmēra ziņā, kur šobrīd tādi pētījumi nav, cik es zinu, ne kaimiņu valstīs, ne Latvijā. Līdz ar to tas nosaukums ir varbūt maldinošs, selektīvāki rīki, jo īstenībā tas, par ko Biors var iedot atzinumu, ir tas, ka tam rīkam ir mazāka ietekme uz ekosistēmu un sugām, kas nav mērķsugas, nekā standarta zvejas rīkiem, ko šobrīd drīkst lietot. Un te ir tas moments, kad tie ieteikumi, ko mēs te redzam uz ekrāna, Ērika, Tie ir reāli izcinājumi, kā samazināt roņu postījumus un kā samazināt pašu roņu bojā eju. Tas ir tas, par ko mēs varam iedot šo atzinumu. Līdz ar to par selektivitāti, kā par izmēriem vai par sugu sastāvu domājot, nav tur apakšā nekāda pētījuma, ne kaimiņu valstīs, ne mums šobrīd. Jā. Vēl iesūtīts jautājums, Ivar, tieši saistībā ar jums bet man liekas arī pieskāris, bet vēlreiz vienkārši izstāstīt par to, kad ir šī atzinuma par no Tartu universitātes par tiem murdiem. Izstāst varbūt vēlreiz, cik ļoti var atšķirties, pieņemsim, tas reālais izpildījums, un kas ir tās svarīgās lietas, kam ir jābūt obligāti? Tās svarīgās lietas ir tās divas Ērika prezentācijā, tātad 200x200 mm acis ieejai priekšā, lai tas ronis neiepeld iekšā, Un šis āmja linums, dinamā materiāls, tie ir divi elementi, kam ir jābūt. Pārējie visi parametri var būt variējami, bet viņiem ir jāatbilst mūsu Latvijas likumdošanai. Viss sētas izmēri, viss, kas ir Latvijas likumdošanā šobrīd minēts. Līdz ar to tur ir iespējams dažādas variācijas. Galvenais, lai ir divi šie elementi. Protams, ka var pielietot arī šo igauņu atzinumu, kur ir viss detalizēti aprakstīts, visi acis izmēri, viss pārējais un pirkt gatavu tādu murdu. To mēs arī atbalstīsim, jo par to konkrēto risinājumu ir šis igauņu atzinums pieejams. Un es nemāku no galvas pateikt, vai viņš atšķirās no MK noteikumiem vai nē. Ja kaut kur atšķirās, viss ir kārtībā. Igauņi viņi ir validējuši. Bet šobrīd es teiktu, maksimāli darām vienkārši skatāmies uz tiem diviem elementiem un pārējo pielāgojam ministru kabineta noteikumiem, kādi šobrīd mums ir Latvijā, ko mēs drīkstam lietot. Uztveram to kā apaļo jūras grunduļu murdu ar šādiem parametriem vai zivju murdu ar šādiem diviem parametriem. Jā. Vēl bišķi uzmanību. Vēl jautājumu, konkrēti varbūt cik tas varētu būt tas termiņš jūsu atzinuma sniegšanai, jo tur arī ienāca jautājums. Tagad droši vien zvejnieki aktīvi sākas iesniegt, cik tas varētu būt tas termiņš garš? Es domāju, ka ja ir viss skaidri uzrakstīts un parādīts, tās ir pāris dienas, tam ātri vajadzētu būt, bet es arī zvejniekiem varbūt tās ieteiktu neatlikt visus pēdējo brīdi, un mums jau neinteresē viss lielais projekta pieteikums, ko viņi raksta, un īstenībā tiklīdz tas projekta pieteikums tiek gatavots, varbūt tās uzreiz pašā sākuma fāzē var atsūtīt un parādīt Bioram, un tad mēs varam ātri iedot. Es saku, 1, 2, maksimums varbūt 3 dienas. Tas nav ilgs pasākums. Viņu vajadzētu kaut kā uztaisīt
pēc šablona, lai tas viss būtu plus mīnus 1, lai nebūtu tā, ka nāk dažādi rasējumi, dažādi apraksti, kam būtu jāiet cauri. Mums interesē tiešām tās divas tehniskās lietas, lai redzams, ka rasējumā ir tas selektivitātes panelis, plus vēl kurā vietā un cik daudz būs didinājuma materiāls. Viss pa lielam mēs to redzam. Jā. Ir iespējams, varbūt kaut kāda, varbūt ir iespējams no jūsu puses kāds tāds īsts materiāls, ko nosūtīt zvejniekiem, ka kam būtu jābūt šajā informācijā, ko viņiem jums jāiesūta uz vienas lapas, lai katrs nesniedz dažādi, lai visiem daudz mums skaidrs ir, kas tad ir tas, kas jums jāiesniedz. Jā, varbūt mēs no savas puses varam sagatavot kaut kādus punktus, jo tur jau jāparādās ar visiem pārējiem parametriem, kas ir MK noteikumos, visiem citiem acis izmēriem un sētas garumiem un visam pārējiem. Tā kā mēs varam uzrakstīt, varbūt uz kādiem jautājumiem ir jāatbild tam zvejniekam, lai mēs varam redzēt tās atbildes un sagatavot šo atzinumu. Labi, un par tiem igauņu rīkiem, droši mēs paši ieliksim arī savā mājaslapā, varbūt arī ieliksim pie pasākuma, bet ir kaut kāda saite, kurā ir pieejama informācija par tiem igauņu atzinumiem vai par tiem parametriem šiem murdiem. Ir viņi publiski pieejama? Es nezinu, vai viņi ir publiski pieejami, jo iepriekš zvejnieki ir pieteikuši projektus ar šiem igauņu atzinumiem kombinācijā kopā, kas ir iesniegti mums līdz ar to kaut kādā veidā. Viņi ir tikuši pie viņiem, vai viņi ir publiski, man grūti komentēt. Bet es teiktu, ka šobrīd tas nav tik būtiski, ja mēs pasakām, ka šie ir divi parametri, uz ko mēs skatāmies, pārējais jau tas igauņu atzinums jau nav nepieciešams. Nu jā, labi, tad tas skaidrs. Bija vēl kāds jautājums? Noteikumos. Jautājums par to, ka noteikumos īsti nav noteikts, ka var tikai izgatavot šos te mūrdus, noteikumos bija konkrēts punkts, kurā ir pateicis, ka var tikai mūrdus. Divu veidu mūrdus noteikumos bija punkts. Par izgatavošanu, jā, iegādāties ar selektīvu rīku. Iegādāties var jebkuru selektīvāku zvejas rīku, kuram ir šis selektivitātes atzinums. Jautājums, teiksim, Igaunijā viņi neražo rūpnīcu, bet zvejnieks viņu uzstājas. Jā. Kā tur pavaddokumentu vajag? Nu labi, pirkšanas, pārdošanas. Ne, šajā gadījumā mēs gala dokumentus nevērtēsim. Mums ir svarīgi, ir sākotnēji, divi piedāvājumi. Jā, es tik domāju to, ka zvejnieks vai rūpnīca, vai es iegādēju. Rūpnīca tādas nav. Tas būs kaut kādas zvejnieku saimniecības vai sijā, vai kas tic, ka šo zvejas rīkus izgatavo. Bet tas, ko es arī vēlreiz lūkšu, lai šeit neparādās kaut kāda viltus piedāvājumi. Un tai firmai, kas jums piedāvājumu iesniedz, viņai jābūt ir vai firmai, kas reāli to nodarbojās, vai tad jums mēs varēsim paprasīt, vai jums uzreiz pašiem jāprasa, ka viņiem ir resursi, lai to zvejas rīku izgatavotu. Viņiem ir, darbinieki, lai no tā, kad iesniedz piedāvājumu par rīku izgatavošanu, un mēs paskatāmies, un reāli tur neviena darbinieka nav tajā uzņēmumā. Un tā nevajadzētu būt. Vienkārši arī tiem piedāvājumiem, kas būs, lai viņi ir no reālām firmām, gan par materiāliem, lai tās ir firmas, kas reāli to dara. Un arī par to pašu zvejas rīku iegādi. Un tām jābūt firmām, kas to reāli dara vai to var izdarīt. Kuriem ir gan telpas, gan iekārtas, gan arī darba spēks, kas to var izdarīt. Nu jā, tāpēc... Tāpēc, tas ir ļoti daudz, īstenībā jums pašiem ir savstarpēji, ņemot vērā, ka jūs tomēr lielākā daļa esat mazūžu zvejnieku biedrībām, tad jums iekšēji arī izrunājat visus šos jautājumus. Jūs skaidrs, ka iespējams cenas uzkāps augšā, tāpēc jums, bet reiķināties ar to, ka mēs tāpat līdzināsim tos projektus. Un nevar būt tā, kā es teicu, vienā projektā viens materiāls maksā vienu summu, otrā viņš ir divreiz dārgāks. Tad būs jautājums, kā tā var būt. Tad mums kā dienestam jānoskata tirgus cena. Ja būs divi projekti, kuros tā cena atšķirība ir liela, tad tā tirgus cena mūsu izpratnē būs tā zemākā cena. Protams, ka mēs nevaram pateikt, ka jums visiem jāpērk no viena. Skaidrs, ka varbūt tas viens nevarēs piegādāt jums visiem, bet tās cenu atšķirības nevar būt lielas. Viens lūgums, ka tomēr ir tā reāla cena reāliem linomiem. Tur būs kaut kāds intervāls. Bet ārā krīt, piemēram, kaut kādi ķīniešu linu vai kaut kādi. Jā, to mēs saprotam, jā, to mēs saprotam. To mēs saprotam. Linu šitie, kas mums iet tagad. Un tur ir tā cenas starpība, bet viņi nebūs. Jā. Neskaidrs, ka atkarība no ražotāja, tas arī kurām arī apstrādes iekārtām ir ļoti bieži atkarība no ražotāja, tā cena jau mainās. Nē, starpība. Jūs izgatavo, jums ir viena cena. Teiksim, nopērk, viņi paši Igaunijā, tur ir otra cena. Kaut gan man ir 3 piedāvājumi, 4.
Kā tagad noteiks, vai es ir pareizi izdarījis vai neesmu pareizi. Nu, pēc manas loģikas, pēc manas, tur arī kāds maksā. pēc manas loģikas ir, tas ir tas, ko es gribēju teikt, nu, pēc mūsu izpratnes tā arī būtu jābūt, ja es pats to zvejas rīku izgatavoju, tad kopējās izmaksas ir mazākas nekā, ja es iegādājos. Tā būtu jābūt, pretējā gadījumā tur kaut kas nav īsti riktīgi. Tā mums bija pat 10, tad bija 12, 14 tūkstoši katru gadu. 15, tas pats. Jā, un tad 15. Tā arī ir, ka būs 18. Tad ir pār grunduļmūri. Grunduļmūris, es domāju, 25. Bija jautājums ienācis, kur būs redzams grunduļu mūrda skices. Biors jau minēja, kad publiski acīm redzot viņas nav. Pašiem zvejnieki viņus ir dabūjuši šo stigauņu grunduļu mūrdu skices, bet tas, ko arī minēja Biors, kad nav jātaisa tāds pats, kā ir šī stigauņa. Jums jāievēro šīs divas prasības, kas ir noteiktas. Tā kā par šīm te mūrdu skicēm, viņas, nu, tā kā no mūsu puses viņas noteikti netiks dotas, un ja viņas nav publiski pieejamas, tad mēs arī mājaslapā nevaram viņas ielikt. Grunduļu mūrs, viņš jau arī nebūs konkrēts skicis un pats izdomās to grunduļu mūru atbilstoši parametriem, ko pieļauj Miļžu kabineta noteikuma Igaunu. Obligātā prasa ir tikai jābūt diviem elementiem. Priekšā panelis vai roza var iekļūt, un pēdējais apzīmes ar Google no dinēmā līnuma. Bet tie mūri jau katrā būs savādāk, arī Latvijā ir savādāk. Lielā jūrā zvejo tādiem, saladzīvā zvejo tādiem. Un jāsaprot, ko var izgatavot un kādu grib izgatavot. Jā, Jāni, tev ir pacelta roka, tev ir jautājums, tad jautā. Jā, sveiki visiem zvejniekiem. Par šo te Tartu universitātes atzinumu, jā. Jau pirmajā kārtā Vidzemes piekrasta startēja ar šiem atzinumiem un jau izgatavoja murdus. Vai vajadzēs tagad atsevišķi no Biora vēl atzinumu? Vai derēs tas esošais, kas jau ir figurē no 22. gada? Nu, jums ir Biorā, jebkurā gadījumā Biorā ir jāsņem šis atzinums pirms pieteikuma iesniegšanas. Katram individuāli. Jā, katram individuāli, jā. Jo mēs jau kā dienas speciālisti nespēsim saprast, vai tas murts konkrētais šis ir tas pats, kas ir, kam jau Igauni tur ir to atzinumu iedevuši. Es pieļauju, skaidrs, vienalga vajadzēs atkārtoti tagad, jā? Nu jā, bet es pieļauju, ka tas būs ļoti vienkārši, jo Bioram jau ir pieredze, un ja tas rīks ir, ko jūs plānojat iegādāties vai taisīt tāds pats kā Igauni, tur jau nekāda izvērtēšana beigā vairs nebūs. Nē, nu vienkārši te ir tas termiņš arī svarīgs, ja tiešām 2 dienās to atzinumu uzrakst, tas ir ok. Bet ja tas ir tā kā Edgaram Zviedrim, teiksim, ka joprojām nav atbildes, kā tur būs. Nebija jau kārta tieši tā. Tagad ir arī šī sanāksme, visi ir izrunājuši, Biors ir solījis ātri izskatīt, un tad jau, kad ātri ies arī uz priekšu. Ok, tas apmierina. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja ir, tad droši vien, ka varbūt labāk nevis uzrakstīt, bet arī pasakiet, varbūt kādam ir jautājumi. Jo kaut kādi jautājumi te ienāca čatā, bet iespējams, ka atbildējām, iespējams, ka būs garām paslīdējis. Ja ir jautājumi, tad jautājiet. Tas var būt Ladam, vai es uzreiz jau, kamēr pabeigtu, ja, domu. Iznāk tā, ka pēc jaunajiem noteikumiem tagad var startēt arī jauns zvejnieks, kas tikai tagad ir, pieņemsim, pagājušā gadā dibinājies, bet ja paredz apgrozījuma pieaugumu, tad viņš var arī startēt šajā kārtā. Pareizi saprotams tas ir? Ja viņam ir visas zvejas atļaus, viņš drīkst zvejot uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, tad vairs nav šis nosacījums par 24 mēnešiem. Un viņam protokolā ir ierakstīts riks, ko viņš pretendē. Jā, ja viņam ir šis zvejas atļauj šo zvejas rīku zvejot. Pagad, tad pieaugumu viņam nevajag apgrozījuma? Nu, ja viņam iepriekš bija 0, tad skaidrs, ka viņam pieaugumam būs jābūt. Būs, skaidrs, jā, vienkārši jūs svērtēsiet. Ja viņš nav zvejojis, tad jau viņam nav nekas arī nozvejots. Tad jau skaidrs, ka, jābūt ir tam ienākumiem, ir jābūt vai šobrīd jau samērīgiem ar to investīciju, vai arī uz priekšu nākotnē, kad projekts tiks īstenots. Vienkārši tagad ir tāda tendence jau, ka parādās jauni uzņēmumi, jo ir kas, teiksim, ir paudze noveco, atsakās no rīkiem un nāk jauni zvejnieki. Teiksim, ne tikai gados jauni, bet vienkārši jauni uzņēmumi, kas grib zvejot. Tad reāli viņi šī kārtā var pretendēt. Jā, ja izpilda nosacījums, tas ir noteikti noteikumos. Ir jābūt visām šīm atļaujām.
Tad var startēt, Atļaujiet, tad jā. var startēt. Lieliski, paldies. Vairs nē, jā. Un jā, tas, kas vēl man Irina sāsta, kad iepriekšējās kartās mēs reiķinājām grūtībās nonākuši uzņēmumu to statusu, tad noteikumos tas izņemts ārā. Ja kādam varbūt iepriekš viņš neizpildījās, tad uz priekšu vairs šajā pasākumā nebūs jāvērtē grūtības. Šī pēc grūtībās nonākuši uzņēmumu pazīmēm šie finanšu dati. Iepriekš bija, tagad vairs nav izņēma ārā. Arī citos tādus. Visos, kuros nebūs saistoša valsts atbalsta regula, faktiski zivsaimniecības, laikam, fondu projektos, man liekas, vairs nevienā nebūs Mēs domājam par investīcijiem, par apstrādi un akvakultūru. Jā. Jā, varbūt apstrāde un akvakultūrā būs, bet jebkurā gadījumā mēģina ņemt ārā visur, kur tas nav noteikts ar regulu. Tā. Ja jautājumu vairāk nav, tad visiem paldies, ka pieslēdzāties, un paldies arī visiem, kas ieradās. Droši vien, ja būs jautājumi, tāpatās jau rakstiet, zvaniet, tad mēģināsim risināt. Tā kā iespēja ļoti, man liekas, ka laba, nebijusi iespēja, un tad visiem, lai izdodās īstenot un to zvejas rīkus uztaisīt arī.